Mācību gads jau sācies un pircēju drosme grāmatnīcās mitējusies. Uzrunātie vecāki stāsta, ka šim mācību cēlienam iegādāt visu nepieciešamo tomēr bijis mazliet vieglāk. Pagājušajā gadā viņi gāja sākuma skolā, meitene vēl, jā, tad liekas bija vairāk, jo darba butnīca bija vairāk. Šobrīd ir mazāk, jo pārgāja uz kladēm, butnīcām un tādām lietām. Pārdevējs novērojušas, ka vienam pirkumam vecāki tērējuši vismaz 20 latus. Īpaši daudz bērnu ģimenēm, kur viss nepieciešamais jāiegādājas dubultā vai pat trīskāršā daudzumā, tas bieži ir pārāk dārgi. Tāpēc Latvijas Sarkanais Krusts organizē apmaiņas galdu. Ideja ļoti vienkārša. Ja no iepriekšējā gada palikušas mācību grāmatas, darba, burtnīcas, somas un citas skolā nepieciešamās lietas, tās var nodot apmaiņas punktā, pretīm saņemot ko sev noderīgu. Mēs ņemam grāmatas un, protams, ja nav sabojāti, ja cits bērns var izmantot, ņemam grāmatas, somas, pildspalvas, varbūt zīmuļi, varbūt krāzīmuļi ir palikuši. Ņemam visu to, ko vēl var bērni izmantot. Palīdzēt citiem var arī tad, ja pašam neko nevajag. Skolai noderīgās mantas ieliekot speciālās kastēs, kas Dobelē atrodas grāmatnīcās, bankā un sporta hallē. Ideju par labu atzīst visi uzrunātie. Vien pagaidām daudz sakās, par tādu neko nezinām. Nē, neesmu dzirdējis. Vai jūs būtu gatavas iedot kaut vai vienu burtnīcu bērniem no trūcīgām ģimenēm? Kāpēc ne? Jā. Savas grāmatas man stāv plauktā, es neesmu atdevusi nevienam, jo dažas ir